viens var savā dārziņā izaudzēt tomātus, gurķus vai kartupeļus, taču, lai audzētu lauksaimniecības produktus pārdošanai, nepieciešams kas vairāk kā tikai auglīga zeme. Ir jāzina, kāds produkts tirgu ir pieprasīts, kādam tam jābūt un kā tas jānoformē, lai cilvēki vēlētos to pirkt. Ļoti interesants lauksaimniecības uzņēmējdarbības piemērs ir pētnieciskā zemnieku saimniecība Gundegas, kuru 90. gadu sākumā kopā ar kolēģiem izveidoja Andris Ansis Špats. Viņš ir tehnisko zinātņu doktors, tāpēc prātojot, ko varētu audzēt un pārdot, piegāja lietai zinātniski un nonāca pie idejas par dižbrūklenēm. Iespējams, daudzi jau būs novērtējuši šo žāvēto ogu produktu lielisko garšu. Amerikas indiāņi tās esot dēvējuši par miera ogu vai augstā gara ogām. Latvijā tās pazīstamas ar nosaukumu lielogu dzērvenis, reizēm dēvētas arī par dižbrūklenēm. Šīs ogas žāvētā veidā kopā ar taukiem un kukurūzas smiltiem bijusi karaspēka pārtika. Karavīri nesot slimojuši, bijuši stipri un izturīgi. Starp citu, arī Otrā pasaules karā Amerikas valdība priekš saviem kareiviem pasūtīja pie dzēreņu audzētājiem izstrādāt tehnoloģiju, kā iegūt žāvētās dzērvenes, jeb ogas. Viņi to izstrādāja, un karavīriem tas ļoti palīdzēja, viņi neslimoja un bija izturīgi. Ogas stiprina sirdi, attīra nieres, izvada kaitīgo holesterīnu un kalpo kā antioksidanti. Antioksidantu satura ziņā šīs ogas ir trešais visstiprākās pasaulē. Visstiprākie, lai jūs zināt, ir aronija, otrai vietā ir melnais plūškoks un trešajā vietā šīs lielogu dzērvenes. Un tālāk tikai nāk smiltšērši, upenes un tā tālāk. Ja? Tie, ko mēs parasti ēdām, apelsīnu, mandarīnu un tā tālāk, tie ir salīdzināt ar dzērveni apmēram 4 reizes švakāk. Latvijas brūklenes aug purvos, vietās, kur cilvēks neiet bez gumijas zābakiem. To sakņu sistēma ir sekla, un ūdenim jābūt jau dažu centimetru dziļumā. Ar lielajām Amerikas ogām ir citādi. Tās aug vietās, kurās nekas neaug. Šajā kūdrājā, ko es saucu par brūno Latvijas tuksnes, nekas neaug. Kāpēc? Tāpēc, ka saules starojums ir ārkārtīgi spēcīgs, un vasarā visi tie dīkstiņi, kas ir sadīguši, vai zālīt, vai priedīt, vai bērziņš, viņš sadeg, izdeg. Otrs, saule katru gadu sadedzina vismaz 1,5 pat 2 centimetru kūdra. Ja viņš ir tas krūmiņš vai kas tur ieaudzis virskārtā, kūdra sadeg, ūdens aizskalo dūņus, redzēt grāva pilna dūņām, un paliek pliks saknes, iznīkst. Tātad šeit faktiski var teikt tā, ka to, ko mēs darām, tas galvenais darbs, mērķis ir, ka galvenais mērķis ir sekojuši pārvērstu šos brūnos kūdras tuksnešus, lai mēs pārvērstu par auglīgiem dārziem, kurā aug brīnišķīgas ogas, kas ir veselīgas. Kūdras tuksneši Latvijā radās kā rezultāts kūdras ieguvēji. Kūdri iegūst, kad noskalpē visu dzīvo, kas ir purvā, novāc, pēc tam ar grāviem nosusina un tālāk kūdru uzidina vai sagriež briketēs un izžāvē. Tālāk šo kūdru uzidina un sausu izmanto ziemā kūtīs kā pakaiši. Ja, jo tas bija arī pierādīts, ka tas tiešām labs, viņš uzsūc mitrumu un tā tālāk. Daudzajā ziņā kūdra ir laba priekš tādiem mērķiem, bet tad, kad bankrotēja vislielās lopkopības fermas, jūs zināt, ka toreiz mēs apgādājām sev dubultīgi ar piena produktiem, ja, jo ārkārtīgi liels pieprasījums bija no Krievijas. Šobrīd mēs uz Krieviju nesūtam, nevienam tas piens nav vajadzīgs drīzāk, ja, un līdz ar to arī tā kūdra nav vajadzīga. Ja. Tad ko darīt, lai brūklenes, kurām šī kūdrēnā augsne patiesībā ir ļoti paprātam, tomēr augtu un neizdegtu saulē? Andris Špats ir atradis risinājumu. Viņi nokaisa laukus ar zāģu skaidām. Tās aiztur mitrumu augsne un pasargā saknes no karstās saules. Šādi darbojoties, saimniecībā ir jau 12 hektāru brūkleņu lauku. Lai iegūtu saldās žāvētās brūklenes, kas visiem tik ļoti garšo, tiek izmantots vienkāršs, tomēr smalks tehnoloģiskais process, kas arī ir šī produkta veiksmes atslēga. Meistars pats atzīst, žāvēt ogas var ik viens, taču, lai tās izžāvētu pareizi, jābūt zināšanām gan par to, kā žāvēt, gan to, kā izvairoties no parastā cukura, izmantot augu cukuru. Burkāns un melene un zemene, viņas pirms žāvēšanas tiek piesūcināts ar dzērveņu sīrupu. Tā ir viltība, ko neviens nevar atkārtot, ja nesatur cukuru.
Tie, kas te palasīja, varat apskatīties, ka tur mums ir ļoti vairāki cukuri, vairāk sīrupi, kas nesatur cukuri, glukozes, fruktozes sīrupi. Nevienā veikalā, nevienā valstī jūs viņus tāds neredzēsiet, tikai Latvijā un pie mums. Bet šis sīrups, viņš tik labi rūkst, ka jebkurš rauks momentā viņu raudzē, ļoti strauji rūkst un rodās tur ļoti labi, efektīgi dzērieni. Ļoti interesants risinājums, kā ražot vērtīgu pārtikas produktu, ir atrasts atkritumu apsaimniekošanas kompānijā Geitliņa Eko. Šeit jau 40 gadus tiek savesti un milzīgos kalnos sastumti pilsētas atkritumi. Un pateicoties tiem, ticiet vai nē, bet tiek audzēti tomāti. Absolūti tīrs un veselīgs produkts. Tātad atkritumi, tad, kad viņi šeit atved, tiek nosvērti, lai zinātu, cik tad katrs daudzos atkritumus ieved. Un pēc tam tiek nolikti speciāli sagatavotās vietās, ko mēs saucam par enerģijas šūnām. Tur tie atkritumi tiek uzglabāti un tad jau, kā saka, notiek šīs te gāzes organiskai daļai, kas atkritumos ir viņas anaerobā vidē, tātad bezskābekļa vidē sāk sadalīties, kā mēs sakam, sapūst, un šajā procesā izdalās atkrituma gāze, kuras sastāvā ir metāns. Nu, metāns, kas vidēji kaitīga gāze, bet no otras puses tā ir ļoti labs enerģijas avots, un līdz ar to mēs viņu varam izmantot enerģijas iegūšanai. Nu, mūsu gadījumā tas ir, mēs ražojam elektrību un vēl papildus līdz ar to arī iegūstam siltumu. Pirmkārt, mēs viņu, protams, izmantojam šeit uz vietas, tātad gan ēku, gan attīrīšanas iekārtu apsildei, un, protams, arī vēl palika diezgan daudz pāri, un līdz ar to radās ideja uzbūvēt siltumnīcas, kurās tad varēsim šo te siltumu izmantot. Siltumnīcas atrodas Geitliņa teritorijas malā, nostāk no lielajām atkritumu kaudzēm. Turklāt Geitliņu atkritumu poligons ir viens no modernākajiem, un kaitīgo vielu nonākšana tomātos nav iespējama. Darbā ir pieņemts agronoms, kurš izstrādā nepieciešamās tehnoloģijas. Tomātu stādi tiek audzēti īpašās dobēs, kas nenonāk saskarsmē ar zemi. Varības padevi, temperatūras un mitruma regulēšanu veids dators. Un ņemot vērā, ka atkritumi ražo gāzi nepārtraukti, arī siltums siltumnīcās tiks piegādāts bez pārtraukuma. Kopā tiek lēsts, ka te izaugs 165 tonnas tomātu.